Arī šo te, ko es uzzīmēju, tur bija 715 km, kas normālos apstākļos nav iespējams 24 stundās. Beļģijā izrāva ārā no bāra lieciniekus, kuri nāca un tā kā parakstīja dokumentus. Bija apziņa, bet es nespēju tur pat pacelt rokas gaisā un par to tā kā tajā brīdī priecāties. Sporta studijas aizkulisēs Guinness rekordists ciemos velomens Krišjāns Ratinieks. Sveiks, Krišjān. Sveiks! Klau, kāpēc tev sauc par velomenu? Īstais stāsts. Jo pārsvarā tev cilvēki, man liekas, pazīst kā velomenu, vai ne? Jā, tas tā ir iegājies jau patiesībā jau gadus desmitus. Es daudz braucu ar riteni. Es daudz braucu jau kopš bērnības. Un tajā laikā vajadzēja izdomāt kaut kādu segvārdiņu, un tas tā ļoti veiksmīgi ir iegājies tautās. Un tagad es esmu gan velomens privātpersona, gan juridiska persona. Jā, Klau, Guinness rekords pat apstiprināts vasaras beigās 6. augustā. Tu paveici kaut ko nebijušu, 24 stundu laikā apmeklētas 9 valstis. Pastāsti, kā tas bija, un es saprotu, ka pagāja pietiekami ilgs laiks, tikai pat tu apstiprināji kā oficiāli rekordu, vai ne? Jā, es pirmo reizi dzīvē saskāros ar Guinness rekordu asociācijas tām prasībām un tom iziešanai cauri. Līdz ar to es domāju, ka vajadzētu pierādīt ne tikai sev, bet lai tev ir arī papīrs. Jo mēs tā kā visi gudri, bet mums tomēr universitātē vajag aiziet, lai mēs dabūtu to papīru. Šeit bija līdzīgs tas stāsts. Tas plāns jau man bija, ja nemaldos, vismaz 5-6 gadu atpakaļ. Bet kamēr tu sēdi un plāno, citi dara. Un līdz ar to mans plāns par 7 valstīm tik ātri vien pārspēts. Tad bija plāns par 8, un tad es sapratu, nē, ir jāķerās klāt un ir arī jābrauc. Un tad es ilgi sēdēju pie kartes, līdz izplānoju ideālo maršrutu, jo nav tā, ka visi brauc vienu maršrutu. Patiesībā pasaulē nav citu reģionu kā tikai Eiropa, kur ir valstis pietiekami tuvu, un galvenais, ka nav robežu. Nav jāstāv ne uz kādām robežām, nav dokumentu pārbaudas, jā. Vienkārši ņem un brauc. Un, protams, ka es pirmais pētīju, kā ir ar 10 valstīm. Jo kāda jēga, ja es teikt uzstādu rekordu 9 valstīm, un pēc tam viens džeks paņem un nobrauc 10 valstis. Es nespēju atrast fiziski iespējamu maršrutu uz 10 valstīm, jo tas būtu pārāk daudz kilometri. Līdz ar to es braucu 9 valstis. Jā. Sākās viss Itālijā, ja? Itālija, Šveice, Lihtenšteina, Austrija, Vācija, Francija, Luksemburga, Beļģija, Nīderlanda. Šķiet, ka citu variantu nav, ne tikai Eiropā, bet pasaulē. Tur tas ir iespējams, ka salīdzinoši valsts. Ja kāds to atradīs, es saku, es to nespēju nekādu atrast. Mans hobijs, man aizraušanās ir ģeogrāfija un kartes, un es esmu pie tā daudz strādājis un skatījies un pētījis. Es nebiju atradis iespēju labākam maršrutam. Arī šo te, ko es uzzīmēju, tur bija 715 km, kas normālos apstākļos nav iespējams 24 stundās. Ja mēs skatāmies kontrolētu vidi, braukšana trekā vai pa kaut vai biķernieku trasi, var nobraukt vairāk kā 800 km, tāpēc, ka tev nekas cits tur netraucē, tev nebūs jāapstājas nekur, un patiesībā tā ir diezgan plakana vide. Savukārt šis maršruts veda pa kalniem, daudz teiks sāka Alpos, un tad jau tikai uz leju, uz Ziemeļu jūru brauc. Patiesībā tur pa ceļam pietiekami daudz bija arī kalni, un bija pretvēji, bija vējš, bija lietus arī, un līdz ar to tas tik viegli nenācās. Bet 715 km tomēr bija pa spēkam. Jā. Pastāst par maršrutu plānošanu. Tas šķiet varbūt pat ir apjomīgākais, vai ne? Kā tu to plānoji? Tur jāņem vērā reliefs, vai ne? Cik ilgi bija tā plānošana, cik sarežģīta? Tā ir mana otra aizraušanās, tā kā ikdienas darbs man ir arī tieši plānot šādus te velo maršrutus maniem klientiem, cilvēkiem, ar kuriem es braucu ceļojumos. Līdz ar to man to patīk darīt. Un svarīgi, lai tev tas patīk. Nevis, ka tev nosēdina vienkārši pie kartes un tagad kaut ko plāno.
Nu, tur aizgāja daudz mēneši, līdz es atradu ideālo maršrutu. Tad tas viss ir jāizbrauc ar Google mašīnīti, jāapskatās katrs krustojums, katra pilsēta, kur ir citi braukuši. Tev jāsaprot, kurā minūtē, kurā stundā tu būsi, vai tev braukt cauri pilsētai. Ja tā ir nakts, tad tas ir vieglāk, vai arī braukt pa apveceļu, kur būs vairāk kilometri. Nu, Latvijā ir ārkārtīgi vienkārši, jo mēs varam braukt praktiski visur ir riteni. Savukārt Rietumē Eiropā ir autobāņi, ir lielās šosejas, kur tas nav atļauts. Ir jāskatās, kur ir veloceļi obligātie, kur nav. Bija ārkārtīgi daudz aspektu jāskatās, arī cik daudz pāri dzelzceļam tev būs jābrauc, vai būs kaut kur jāstāv, un kādi ir segumi tur. Tā kā bez mazvai es izplānoju katru līkumu, pa kādu trajektoriju es izbraukšu. Bet, tu arī izbrauc tā, kā tu biji plānojis, vai ne? Vai bija kāda novirzīta? Bija novirzīta, protams, bija kaut kāda ceļa remonta, kur vajadzēja steigā izmainīt maršrutu. Bija vietas, kuras vienkārši nogriezos nepareizi. Ātrumā braucot, es aizbraucu kaut kur garām. Bija vieta, kur bija jāapstājās, jo bija dzelzceļa pārbrauktuve cieta. Vilciens jāgaida. Cik ilgi? Tas var patraucēt. Tās ir tikai 2 minūtes, ko es stāvu, bet man bija izplānots burtiski līdz pat sekundē katra vieta. Un bija svarīgākais punkts jāpievērš tas, ka man katrā valstī bija vajadzīgi 2 neatkarīgi liecinieki, pie kuriem man ir jāapstājas. Viņi aizpilda dokumentus, mēs nofotografējamies, es braucu tālāk. Bet man bija pavadošais transports, respektīvi mana support komanda, kas laicīgi brauca uz priekšu, iepriekš atliktās vietās un uzmeklēja lieciniekus, viņiem visu izstāstīja, kas es tāds esmu, ko es daru, viņi aizpildīja dokumentus, un tajā brīdī, kad es piebraucu, man ir aptuveni 15-20 sekundes laika, es nofotografējos, sasveicinos ar viņiem un braucu tālāk. Jā, bet tu viņus bija iepriekš atradis, vai tavs atbalsta personāls vienkārši braucot pa priekšu skatījās? Jā, iepriekš tur nevar atrast. Tā būtu tad sarunāšana, un tas varbūt vairs nebūtu neatkarīgie liecinieki. Līdz ar to es biju atlicis jau iepriekš arī kartē vietas, kur dzelzceļa stacija, varbūt, ja nakts, tad tie ir kaut kādi bāri, pilsētas centra laukumi vai kā. Vietas, kur noteikti būs cilvēki. Patiesībā viņi arī bija, izņemot, mēs pārējām jau pie nakts braukšanas, bija neparasti augsts un slapjš un lietains laiks, plus 12 grādi lietus list, loģiski cilvēki nestaigā pa ielām. Tad Beļģijā izrāva ārā no bāra lieciniekus, kuri nāca un tā kā parakstīja dokumentus. Jā, kādi bija šie cilvēki? Pierasti jau kā ārzemēs Centrāla Eiropā ļoti atsaucīgi. Kāda bija ar viņiem saziņa tajā brīdī, vai kāds pēc tam arī ir rakstījis? Vai tev izdevās, neizdevās? Patiesībā viss bija daudz grūtāk nekā es biju domājis, bet es neiesaistījos sarunās ar viņu meklēšanu. Līdz ar to es varu tikai atstāstīt no savas komandas, kas palīdzēja to. Manā komandā bija cilvēks, kurš labi runā vācu valodā, un tas bija izšķiroši svarīgi. Es domāju, mēs taču Eiropā mierīgi varam izbraukt ar angļu valodu, bet pārsvarā visas valstis, kuras brauc cauri, ir vāciski runājoši, vai arī pierobežu reģioni, kur runā vāciski. Līdz ar to tu viņiem stāsti angliski, viņi vispār neko nesaprot, un viņi vienkārši domā, ka varbūt kāds uzbāžās viņiem. Un tad ar vācu valodu varēja izbraukt cauri, un lielākoties tad cilvēki bija atsaucīgi. Bija vairāk arī, kas bija noraidījuši, ka viņiem nav laika, viņi skrien un tā tālāk, bet mēs dabūjām tos visus lieciniekus. Es nebiju šo te iekļāvis savā plānā, bet tas veiksmīgi tika atrisināts. Jā. Un saziņa pēc tam, vai kāds tev rakstīja, zvanīja, vai atbalsta personālam jautāja, vai izdevās to rekordu sasniegt? Man ir visu kontakti, ir arī telefona numuru un e-pasti. Viens franču zvejnieks. Mēs braucām gar kanālu, un tur tika dabūts viens zvejnieks, un tad viņš man arī uzreiz Instagramā uzrakstīja, ka es esmu tas, un es viņiem jau esmu aizsūtījis, ka rekords ir veiksmīgi apstiprināts. Tas sanāca iepriecināt arī šos cilvēkus, vai ne? Jā, tie jau, kas atsaucās, viņi vispār neticēja, ka kaut kas tāds ir iespējams. Labi, mēs parakstīsimies, bet šis izskatās nereāli. Jā, Klau, tavs kustības laiks 23 stundas, 14 minūtes. Kā tas vispār ir iespējams? Sāksim ar to pašu dabiskajām vajadzībām, vai ne? Tev tomēr
pāris reizes ir jānokāpj no velosipēda. Nu, pēc šī grafika sanāk, ka tu 40 minūtes tikai 24 stundu laikā nebija uz velosipēda. Jā, nu šīs 40 minūtes it kā šķiet daudz, bet ja mēs izvēlkam uz katru stundu, tad tās ir vien pāris minūtes. Rēķinam, ka es pavadu laiku pie katriem lieciniekiem, tomēr, kamēr es piebraucu apstājos, man ir kaut kādi luksofori, man ir vilciens, man ir viena caura riepa, kas ir jānomaina, kur man aiziet 5 minūtes vismaz. Un man ir arī vairākas reizes jāpārģērbjas, jo līst praktiski 12 stundas līja stipras lietas. Līdz ar to, tu, protams, esi izmircis, bet tev kaut kurā brīdī ir jāpārģērbjas, tev sāk salt, tev sāk berst, un tas paņem laiku. Ir īpaši slapjās drēbes, viņas novilkt un uzvilkt. Bet, kas attiecas dabiskām vajadzībām, ultra riteņbraucēji nekad neapstājas. Tam to iemācās darīt braucot un neies laiku tērēt, kas parasti tad arī paņemtu kādas 2 minūtes. Un, ja tas ir vajadzīgs reizes 5, 6, tad parēķinam, Guinness rekords aiziet gar degunu. Kā rēšana? Tikai līdzpaņemamās tūbiņas, enerģijas? Enerģijas želejas, jā, piesietas pie rāmja, bet tā kā man bija atbalsta mašīna, kas mani ik pa laikam kaut kur sagaidīja, pārsvarā tas arī bija pie tiem lieciniekiem. Ja es pie reizes esmu apstājies, tad es uzreiz paķeru banānu, kaut kādas lietas, ko es apēdu tur. Jā, bija daudz sieru maizītes. Iepriekš bija lasījis, ka treknu sieru vajag ēst. Palīdzēja? Jā, jo tu nevar dzīvot visu laiku uz želejām. Protams, ka tad, kad es domāju, mēs pāriesim arī pie tā trakās nakts, un kad jau mēs tuvojamies finišam, tad viss bija slikti. Un enerģija ir pilnīgi nulle. Un es saprotu, ka es visu sāku kavēt, un līdz ar to sākās arī enerģijas želejas, un kopā ar kolu un kopā ar Red Bulliem, jo es sapratu vai visu vai neko. Bet ko tas nodara pēc tam, to es arī varu pastāstīt. Kā ir pēc tam? Līdz ar to neesi gulējis vairāk kā 24 stundas, un tev sirds tā daudzās no tā visa uzņemtā, ka tu vēl 24 stundas neguli. Tu nespēji aizmigt? Absolūti, tu nespēji aizmigt. Tu atgulies gultā, bet tu nespēji tiek atbrīvoties. Sirds sitās, un principā brauciens liekas, ka turpinās. Jā, man bija jautājums par bezmiegu, kā izturēt bez miega tik ilgi, bet es saprotu, ka tur piedalījās šie enerģijas dzērieni, un tādas lietas. Jā, patiesībā īsti tā miegs nenāca, jo tie apstākļi bija tādi, ja tur būtu spīdējis saulīt. Es parasti esmu braucis arī citas ultra garās distances, un trakākais ir tas rīts, kad tikko saulīt uzlec, tev paliek silti, un uznāk miedziņš. Tad šeit tā saulītes īsti nebija nemaz, un bija tā nakts bija augsta. Viņa bija lietaina, un bija arī koki sakrituši uz veloceļiem, kas man piespieda mani nokāpt no riteņa un celt riteni pāri, kur atkal tika zaudēts laiks. Tā kā visu laiku bija tāds saspringums, un tu nevari atbrīvoties, līdz ar to miegs arī nenāk. Kā ar saspringumu tik galā? Jo, beigās tu iekļāvies knapi tajā laikā. Ne? Jā, 4 minūtes. 4 pāri tikai. Principā es biju Beļģijā gandrīz zaudējis visas cerības, jo nemitīgi es rēķinu galvā, plus man arī Garmins rēķina to laiku, kad es ieradīšos finišā, un tur nepietiek. Es iebraukšu pēc 24 stundām jau, un es sapratu, ka tagad man ir jādzer viss, jāēd viss, ko es vien varu, un jābrauc pilnīgā sacensību režīmā, un tu esi nobrauc 20 stundas jau, braucot ļoti ātri. Un bija tāda lūzuma punkta, ka bez mazvai rēķinies nākamā pilsēta iebrauc tikos, un tad vienkārši kāp nost, nav jēgas. Un pēdējais kalns ir tādi aptuveni tā kā 2 Siguldnieki, kur es braucu augšā lai es iebrauktu Nīderlandē, jo tā robeža, tas vistaisnākais ceļš arī veda gar Nīderlandes augstāko virsotni. Mums šķiet, ka Nīderlanda ir tā kā plakana. Plakanākā valsts pasaulē. Viņa augstākā virsotne ir augstāks nekā Gaiziņš. Līdz ar to man gar to kalnu vajadzēja braukt, un tad es piebraucu pie kalna un sapratu, tagad ir jādod pa visu, jo varbūt vēl arī caura riepa, un ko tad?
Jo tu nevari piebraukt ar sekundes tur starpību. Tev ir kaut kādai rezervītai jābūt. Jā, kā tos lūzuma punktus pārvarēt? Vai tas bija Beļģijā vai arī citos brīžos? Tu saki, līja visu laiku. Tie grūtie brīži. Tās pirmās 12 stundas sākums bija slapjš, 4-5, pēc tam jau noskaidrojās, un man bija ļoti labs vidējais ātrums. Tas bija perfekti iekļāvies grafikā. Es, ja nemaldos, braucu ar 34 vidēju ātrumu. Tas ieskaitot visas pilsētas. Ieskaitot kalnus. Arī visus kalnus. Un tu rēķini, bāc, tu dabūsi rekordu, tu nobrauks 23 stundās, tur vēl stundiņu paliks rezervē. Un tad sākās nakts ar to, ka tev ir nogurums, ar to, ka tu aizgriez kādu līkumu garām aizbrauc, un lietus, un pēc tam arī ļoti stipras lietus. Līdz ar to tas vidējais ātrums ļoti krītās. It kā tev naktī šķiet, ka tu brauc ļoti ātri, bet tu paskaties speedometrā, bāc, ir jau zem 30. Un tad bija vairāk lūzuma punkti, jā, bet viņi nebija tādi, ka es jau skatos, ja es kavēju stundu, tad tur viss beigta balva. Bet tas arī kaut kādu labumiņu deva, tā, ka tev bija ļoti jāiespringst visu laiku. Līdz ar to met malā tos lūzuma punktus un vienkārši mauc. Jā, kas notiek finišā? Tu sabrūc vai maratonisti vai ne ieskrien finišā un tur arī nokrīt? Kādas tev bija emocijas un fiziskais stāvoklis, kad tu finišē? Ko mēs redzam, kā ir sporta sacensībās. Cilvēki ieskrien finišā, iebrauc vai ieslēpo. Viņi nokrīt, bet viņi ir ārkārtīgi laimīgi. Tur ir šampanietis, ziedi un tā tālāk. Tad mans finišs bija tāds, ka man atbalsta komanda sagaidīja. Viņi arī ļoti uztraucās filmēt tur, vai vispār es paspēšu. Un es iebraucu finišā, es biju totāli izsmēlis sevi. Es nespēju pasmaidīt, es vienkārši aizbraucu, nokāpu no riteņa un stāvēju. Un es nesapratu neko. Es nebija apziņa, ka tu to esi izdarījis vismaz? Bija apziņa, bet es nespēju tur pat pacelt rokas gaisā un par to tajā brīdī priecāties. Un patiesībā šis 6 mēnešu nobīdes periods ar Guinness rekordu apstiprināšanu man nāca par labu, jo tagad es spēju paskatīties uz tām bildēm un video no brauciena, un es spēju priecāties. Un arī cilvēki man daudz apsveic tagad. Jo tajā brīdī pat uz tiem apsveikumiem es nespēju laigi atbildēt. Kāds bija process ar Guinness pasaules rekorda komandu? Kādi bija tie cilvēki, kāda bija saziņa un cik grūti bija tieši tā dokumentālā daļa pierādīt, ka tas ir noticis? Ar to Guinness rekordu asociāciju, es viņiem iepriekš sūtīju to, ka es vēlos šādu rekordu uzstādīt. Tas jau laicīgi jādara? Es viņiem aizsūtīju gana laicīgi jau pagājušā gada janvārī. Viņi atsūtīja visus guidelines, kādi man ir noteikumi jāievēro, lai šādu rekordu varētu pārspēt un reģistrēt. Tātad tur ir 10 lapām gari noteikumi, cik, kas, kādi liecinieki, kādi papīri, kādā formātā bildes, kādā video. Man ir jātaisa ik pa laikam foto. Man ir jātaisa katru stundu 2 minūšu video, ko es pats filmēju, un kā jātur telefons, arī tas viss ir aprakstīts. Un tad, kad tas viss ir izdarīts, man ir jāiesniedz Guinness rekorda asociācijai, jāizsūta šie te visi. Katram failam savs nosaukums, visa dokumentācija aizpildīta. Tiešām tā ir kārtīga mapīte ar dokumentiem. Pagāja 2 mēneši, līdz es spēju to visu savākt, sarakstīt un viņiem aizsūtīt. Un tad 4 mēneši jāgaida. Un 4 mēnešu laikā viņi visu izskata. Un tad nāk skaistais e-pasts, ka you are officially amazing. Līdz ar to... Kāda fiziska statuja arī atnāk pa pastu? Patiesībā viņi drukā īpašu certifikātu. Un tur ir aprakstīts, ka tas ir īpašs, kas nav viltojams, bez maz vai tā kā nauda drukā. Un šis certifikāts pašlaik ceļo pa pastu uz Latviju. Kas bija tas grūtākais saziņā ar viņiem? Bija kāda aizķeršanās? Vai, ja kāds cits grib Guinness rekordu uzstādīt, kurā veidā, cik grūti ir tas? Jāsaprot, ka tā ir saziņa aptuveni tā kā ar Marsu, kur mums ir milzīga laika nobīde. Jo uz katru jautājumu viņi atbildēs 2 nedēļu laikā.
un šos pierādījumus izskatīs 4 mēnešu laikā. Un līdz ar to tev ir jāsaprot, ja tu gribi kaut ko viņiem pajautāt, tad tev ir jāgaida. Tev tas ir izdevies. Lielas pateicības no tevis pēc tam bija atbalsta komandai. Kas bija atbalsta komandā un ko viņi darīja? Kāds bija tas viņu grafiks? Viņi tev sagaidīja katrā vietā, kur bija cilvēkiem jāaprakstās lieciniekiem, ko viņi vēl darīja. Kā viņi tev palīdzēja? Man bija speciāls grafiks manai braukšanai un uzstādīts arī grafiks atbalsta komandā. Atbalsta komandā bija mana sieva, sievas māsa un viņas vīrs. Vīrs vairāk dzīvo Šveicē, līdz ar to tas bija turpat netālu. Viņam bija mašīna, mums nevajadzēja no Latvijas dzīt mašīnu vai īrēt kādu. Un viņš arī labi runāja vāciski, par ko es minēju. Un atbalsta komandai bija svarīgi mani pabarot un dabūt lieciniekus. Tās ir 2 primārās lietas, lai man nebūtu jāstājās veikalos kaut kur. Sanāca tā, ka viņiem bija jāpalīdz arī neplānot, kad man bija cauri riepa, jo tomēr, ja mašīna ir kaut kur netālu, labāk es turpinu braukt ar gandrīz tukšu, nekā es mēģinu pats to izdarīt, jo tas paprasītu vēl vairāk laika, jo mašīnai bija viss nepieciešamais, lai to var izdarīt. Un tad viņi arī kaut ko dokumentēja, bet absolūti tā nebija tā, ka mašīna brauc visu laiku man pa priekšu vai visu laiku no muguras. Viņi nedrīkstēja man principā braukt nekur, vai tas radītu aizvēju, jo man bija gan piestiprināts raidītājs, gan arī automašīnai, lai pēc tam varētu izvērtēt, vai viņi nav bijuši pārāk tuvu un vai nav bijusi kaut kāda palīdzība no malas tīri braukšanas ziņā. Jo atbalsta mašīna drīkst būt, Guinness rekords arī to apstiprināja. Asociācija teica, ka tas viss ir ok, vienīgi, ka viņi nedrīkst palīdzēt pašu braukšanas procesu. Viņi sākumā domāja, tās ir 9 valsts, it kā 700 km mašīna, tas ir diezgan attālums. Bet, ka viņiem būs tur brīvs laiciņš. Patiesībā viņi bija nobraukušies un viņi nebija atpūtušies necik, viņi nebija neviens gulējuši, jo tas bija nemitīgs darbs un es braucu pietiekami ātri. Un viņiem tāpat ir jāizbrauc cauri pilsētām. Viņiem arī bija jāplāno, ka viņi brauks kaut kur pa autobānu, lai viņi paspētu, jo bija dažviet valstis, kur es iebraucu Lihtenšteinā, un tur viņiem ir jādabū liecinieki, un pēc 10 kilometriem es jau esmu Austrijā, kur viņiem jau atkal jābūt man priekšā. Un tas viss bija ļoti saspringti līdz ar minūtēm. Viņiem ir jāredz, cik es tuvojos, lai viņi var pateikt lieciniekiem, cik viņiem vēl minūtes ir jāgaida. Tas bija milzīgs komandas darbs. Bez tā tas nav reāli. 9 valstis tev kā ģeogrāfam. No tā, ko tu redzēji, ko tu iesaki mūsu skatītājiem, klausītājiem. Esot slodzē, bet tu tomēr redzi, kas notiek apkārt. Bija kādas īpaši skaistas vietas? Tur Eiropā ir Alpu reģions un patiesībā arī Vācijas vidiene. Tur es gan aizmirsu, kā sauc to pilsētu, bet kur iztek Donava un tas kalnu reģions. Tas viss ir ļoti skaisti. Un šādu te maršrutu, patiesībā 9 valstis velo ceļojumā, būtu forši izbraukt kādas nedēļas laikā. Un tur redzētu daudz vairāk. Tas arī būtu normāli. Bet tas arī būtu pietiekami, būtu vairāk kā 100 km dienā jābrauc, kā nekā. Bet tas ir izdarāms. Tas ir izdarāms, jā, un jātrāpa uz labākiem laikapstākļiem, protams. Jo es jau arī biju cerība pilns, ka es sāku virs 2000 metru augstuma Alpos, tad jau būs jārepo tik uz leju tie pirmie 40 km. Bet ir +2 grādi un stipri līst lietus, kas ceļš ir slidens. Un līdz ar to tas mans tā doma, ka es tur būšu ļoti ātri uz nākamo pilsētu, tur izgājis uzreiz. Tev ir iespaidīgs vidējais ātrums, stipri virs 30 km/h, turklāt noturēts ļoti ilgu laiku. Kāds bija tavs treniņu process? Labi, tavs darbs ir ar to saistīts, bet noteikti papildus bija sev jāsagatavo tādam rekordam, vai ne? Teiksim tā, ka tam satrenēties ir grūti, bet ir jābūt motivācijai, jo šeit ļoti daudz kas ir galvā. Ne tikai kājās. Jā, es braucu gadiem ar velosipēdu, es braucu garas distances, es braucu arī vairāk kā 1000 km bez gulēšanas, bet šeit man bija jāpanāk ātrums. Un es pāris reizes tajā vasarā izbraucu arī kādas ultras virs 500 km, lai saprastu, cik ilgi es spēju to ātrumu noturēt.
galvenais ir braukt maksimāli vieglu velosipēdu un neko līdzi neņemt bez mantām. Tādā veidā es aptuveni sevi kaut kā morāli trenēju. Protams, ka es nobraucu 500 km ar riteni, un vidējais ātrums tur 34, un viss ir forši, bet tā ir Latvija, kur nav kalna. Tur es esmu izplānojis, lai man nav pretvēja. Un pēc 500 km strauji krītās visi rādītāji. Tu vienkārši miedz ciet, tev vairs nav spēka. Patiesībā nevar jau maratonists, kurš trenējas maratonu noskriet pie 2 stundām. Viņš nekad treniņā neskrien pa 2 stundām. Viņš tā kā skrien īsākas distances un skrien arī tomēr bišķiņ lēnāk. Šeit ultrās lielākā tiesa viss ir galvā. Jā, bet tā ikdienas bāze tev ir iespaidīga. Tu regulāri saproti, pa 600 km tomēr nobrauc vairākas reizes gadā. Tas ir tāds meditācijas process, jo tad, kad brauc garu distanci, tu var paklausīties labus podkastus, var padomāt dažādas lietas, atrisināt problēmas, un tev rodas daudz jaunas idejas. Tas ir tāds laiks ar sevi, un tāpēc gadā pāris reizes ir jāizbrauc arī kādu garāku distanci, kas nav 50 km, bet kas ir vairāki 100. Kas ir tavi iecienītākie podkasti? Ko tu ieteiktu? Tu daudz esi noklausījies. Es pārsvarā klausos latviešu valodā podkastus, un cilvēku jaudas podkasti ir manā topā. Bet es klausos arī dažādus no Latvijas radio podkastus, un tāpat Lieliskais piecinieks, kur tu braucot ar riteni visu zini, bet kad aizēji studijā, tad tu vienkārši izgāzies. Arī dažādas par valstīm ir diplomātiskās pusdienas, ir labs, un tā kā man patīk ceļot, un tad es saprotu, jo es esmu tajā valstī bijis, bet nezināju dažādas faktus. Tagad sporta studijas aizkulises arī jāiekļauj sarakstā. Noteikti. Patiesībā tagad vienkārši ir jāgaida mazliet labāki laikapstākļi, lai varētu kādu garāku distanci nobraukt un arī noklausīties šo podkāstu. Tagad mēs esam atkal ziemā nonākuši. Katru trešdienu arī tevis organizēts pasākums Velo ziema. Pastāst, kas tas ir un cik daudz ir tie dalībnieki? Es saprotu, katru trešdienas vakaru ap 100 km plus mīnus jūs mēģināt nobraukt. Tas radās pirms kādiem 9 gadiem, ja nemaldos. Un tad, trešdien vakaros aizbrauksim, vienkārši pavizināties. Bet kurš tad ciemā brauc ar riteni? Pie tam tā ir tumsa, tas ir sniegs, un mēs nebraucam pa šosēm, mēs braucam pa vietām, kur praktiski mēs satiekam varbūt 2-3 mašīnas pa ceļam. Tātad drošība ir pirmajā vietā. Ja drošību runājam par kritieniem, tad krītam daudz, un tas ir pilnīgi normāli. Ja tu brauc un ir sniegs un ledus, tad nokrītam. Bet pirmajos gados mēs bijām, dažreiz bijām 2, 3, citreiz bija 6, 7 braucēji. Tad kaut kā šogad, ko mēs tā kā novembrī jau sākām to sezonu, 9, 30 un vairāk braucēji, mēs braucam uz pēdējo vilcienu, kas iet tā kā atpakaļ uz Rīgu. Tas ir Salkrasti, Jelgava, Jūrmala, Ogre. Un vilciens ir pilnīgi tukšs. Mēs esam vienīgie, un konduktori ir ārkārtīgi priecīgi, un viņi domā, wow! Un mēs tur, protams, nopērkam visas biļetes, un tā, uzturam mūsu vivī. Ir sanācis sev no vilcieniem? Jā, ir. Kā ir ar velosipēdiem? Tur liela ažiotāža izpelnījās tās bildes, ko es biju salicis internetā. Bet tās jau ir tikai bildes. Neviena cita pasažiera nebija, un mums tur rakstīja, ka mums jāmet ārā. Patiesībā konduktori bija atbalstoši. Viņi saka, nolieciet, tur riteņus, tāpat neviena nav. Un es varu arī visiem pateikt, ka mūsu vilcienus katru nakti mazgā un tīra iekšu. Tas ir neatkarīgi, vai tur ir bijuši riteņbraucēji iekšā vai nē. Gan jau atrisinās ar to, kur tos riteņus likt, un mēs arī esam saprotoši. Mēs nekāpsim tur sastrēguma stundā iekšā vilcienā. Par tām veloziemām paturpinot, šogad ir krietni vairāk dalībnieku. Mēs esam dažus arī veloziemas izlaiduši, kad ir pārāk slikti laikapstākļi, līst lietus un ir pilnīgi noledojis viss. Nav īsti jēga.
Bet tagad izskatās aiz loga labāks, un tad šo trešdienu mēs atkal aizbrauksim līdz Jelgavai. Par ikdienas treniņiem pastāstīt. Vispār riteņbraukšana ikdienā, tā ir pilsētvide, kurā jātrenējās, vai ne, starp mašīnām. Latvijas sabiedrība, cilvēki, kas piedalās satiksmē, ir pieraduši beidzot pie riteņiem, vai kā salīdzinot uz Eiropas fonu vai pasaules fonu, tad daudzas ceļojas. Kāda ir tā mūsu satiksmes organizētība un šoferīšu pretīmnākšana? Lai negribētos atzīt, bet ir bēdīgi. Bet es teikšu tā, ka nav jau tā īsti lielā bēda uz šoseis vai arī pilsētā. Retu reizi kāds uzpīpina, bet uzpīpina arī ārzemēs. Tas nav nekas traks, un tad vajag padomāt, varbūt viņam slikta diena vai kā. Bet tas, kas notiek sociālajā vidē. Jo mēs cilvēkam aci pret aci pateikt to, ko mēs gribam vai jūtam, mēs nespējam. Un tad, kad mēs satiekamies ikdienā ar tiem pašiem autovadītājiem, viss ir forši, spiežam rokas un tā, bet tad, kad mēs nonākam sociālajā vidē, tad ir šausmīga gūzma ar to, ka aizliegt vispār tādus, un kāpēc jūs pa kaut kādām A-šosejām braucat, un kāpēc jūs tur braucat tad, kad sniegs. Un tā tālāk. Tad vienmēr var viņiem pretī atbildēt, kāpēc jūs ar mašīnu braucat, kāpēc jūs ar mašīnu braucat tumsā, kāpēc jūs braucat tad, kad ir bīstami. Tā nav auglīga diskusija. Situācija nav laba, bet nav arī nekas kritisks. Salīdzinot ar to, kā ir pasaulē, protams, ir gandrīz izcilas vietas, kur bez mazvai tu jūties kā karalis. Nīderlandes pieļauj, kuras vēl ir. Nīderlanda ir ārkārtīgi attīstīta tieši veloceļu tīklu, bet ja tu brauks ar velosipēdu pa kādu šoseju, tur tevi nopīpinās. Viņi nav baigi priecīgi. Jā, bet Norvēģiju es noteikti varētu ielikt pirmajā vietā, jo tur ilgstoši vilksies aiz tevis pa visiem ceļiem, un neviens tevi neapdzīs, tāpēc, ka tas nav droši. Spānijas atsevišķi reģioni, es neteikšu, ka visa Spānija ir paradīze, bet atsevišķas vietas patiešām ir. Un, ja mēs ejam vairāk tā kā uz dienvidiem, ir labāk. Sicīlija nav laba, tur mafija, bet tur var saprast, tur bišķi cita kultūra ir. Līdz ar to Latvijā vienkārši tiem cilvēkiem, kas sēž tikai pie autostūras, vajadzētu saprast, ka mēs riteņbraucēji sevi pilnveidojam savas prasmes braucot ārā. Mēs varam uztrenēt specifisku spēku sēžot uz trenažiera, jā, bet lai mēs varētu droši pārvietoties, lai mēs saprastu, kas notiek, kad ritenis saslīd, kas notiek, kad mašīna brauc garām, mums ir jābrauc tajā satiksmē. Un tas neatiec tikai uz kaut kādiem amatieru, sportistiem, braucējiem, tas ir arī profesionālais sports. Tieši tas pats. Profesionālais sportisti, arī latvieši, viņi brauc pa šoseju un trenējās. Un viņiem nav iespējams braukt pa kaut kādu nēsošu treku, un arī trekā tu uztrenēs tikai vienu daļu. Līdz ar to mēs esam satiksmes dalībnieki. Un jā, mēs sēžam reizēm uz riteņa, bet mēs braucam arī ar mašīnu. Mēs ejam kājām, mēs braucam ar sabiedrisko transportu. Mēs esam tieši tādi paši cilvēki kā jūs. Paņemam Rīgu kā piemēru. Kas būtu tas tavs sapņu variants vai tas ieteikums, kā uzlabot situāciju? Jātaisa obligāti veloceliņi, vai tā jābūt vairāk sadarbībai? Kur tu redzi to atslēgu, kā visiem labāk justies uz ceļa? Atslēga ir mūsu galvās. Un tas ir primārais ir attieksme. Attieksme gan no riteņbraucējiem pret autovadītājiem, jo mēs visu laiku esam tādā uzvilktā stāvoklī. Autovadītāji bieži nepalaiž riteņbraucējus, tāpat riteņbraucēji bieži pārkāp noteikumus. Un mēs redzam kaut kādus atsevišķus momentus, un nav visa runa tikai infrastruktūrā. Svarīgākais ir cilvēku galvās, un vai šo mēs un kā varam izmainīt. Ja es to zinātu, es dabūtu varbūt Nobela miera prēmiju par to.
Bet, vienkārši jau vairāk būs tie riteņbraucēji, jo iespējams ātrāk pieradīs vispārēji. Cilvēciskais faktors. Jā, tev jāciena apkārtēji. Kaut kādi ierobežojumi ir vajadzīgi, bet es nesaku, ka ir jāizliedz tagad satiksme Rīgas centrā vai pilnīgi apstāšanās aizlieguma vai kaut kādas tur tagad platās velojoslas. Absolūti nē, bet savstarpēja cieņa un saprast, ka varam mēs viens otram netraucēt. Jo ir vietas, kur es drīkstu braukt pa ceļu, bet es labāk pabraukšu pa ietvi, jo tur nav neviena gājēja, un es varbūt mazāk traucēšu mašīnām. Tāpat arī braucot tumsā jāsaprot, ja tev ir tur atstarojošs apģērbs, tev ir lampiņas, tevi var neredzēt. Un tas tev kā riteņbraucējiem jāsaprot. Un es sagaidu arī no autovadītājiem to pašu. Ja viņš var mani apbraukt ar lielāku intervālu, tad lai viņš to izdara. Jā, Klau, tev tomēr ir normāla dzīve, vai ne? Tev ir automašīna, ģimene, bērni. Kā tu to spēj visu apvienot? Tev ļoti daudz jābrauc ar riteni. Katru nedēļu, 100 kilometrus pieļauju salasās. Bet tev vēl ir ikdienas pienākumi. Kā to visu sabalansēt? Kāda tā tava formula ir? Ja man būtu jāstrādā no 8 līdz 5 katru darba dienu, tad tas būtu daudz grūtāk. Bet līdz ar to darbu organizēju es pats. Ir laiks, kad es ilgāku laiku esmu Latvijā. Un tad man ir mazāk darbi. Man ir tā, ka labi, šodien es to varu nepasēdēt pie kompjutera. Es varu vienkārši izbraukt ar riteni. Bet citu vakaru atkal vairāk ir jāpasēž. Tas darba laiks varbūt ir tā atslēga. Bet man katru dienu. Pagājušajā gadā es katru dienu esmu nobraucis aptuveni 70 km. Tas ir tā vidēji. Okay. Bet tajā pašā laikā man draugi uzskata, ka tu jau sēdi tikai uz riteņa. Bet pagājušajā gadā bija 68 dienas, kad es nebiju ritenim pat pieskāries. Līdz ar to tas ir vairāk kā 2 mēneši. Es esmu bijis vai tur privātā ceļojumā, vai vienkārši atpūties. Tas ir vairāk kā reizi nedēļā. Es tā kā vispār neuzkāpju uz riteņa. Te jāņem vērā, ka tavs ikdienas darbs ir tomēr ar to saistīts. Jā, ikdienas darbs, mans hobijs ir mans darbs, un tas man ļoti patīk. Tur arī, protams, tas nāk par labu, bet tā ir nemitīga dzīve kustībā. Tu sēdi lidmašīnā, tu sēdi sabiedriskā transportā, tu sēdi pie mašīnas stūres, sēdi uz riteņa. Es gadā entās reizes apceļoju apkārt zemeslodē. Kādi ir tie cipari? Bet es pieļauju, ar riteni pat varbūt vairāk nekā ar mašīnu. Jā, mašīna ir mazāka. Ar mašīnu ir nedaudz virs 20,000 kilometru. Ar riteni pagājušajā gadā bija 27, 28. Tad ir vēl. Es daudz izmantoju dzelzceļa satiksmi arī. Ne tikai Latvijā. Arī es esmu braucis. Es biju saskaitījis, man liekas, 22 valstīs ar vilcienu. Es zinu, ka Latvijā nemaz nav tik slikti. Jā, un ir vietas tepat Eiropā, kur ir aizliegts ņemt riteņus vispār, tā kā vilcienā. Un ir vietas, protams, arī, kur ir daudz labāk. Es daudz lidoju, bija 26 lidojumi pagājušajā gadā. Tā dzīve visu laiku notiek. Un, protams, pa vidu es esmu arī pilnīgi, kā saka, normāls cilvēks. Jā, viņš iet uz veikalu, jā, viņam ir dažādas problēmas jārisina un jāvada bērns uz dārziņu un tā tālāk. Klau, tu daudz esi iedvesmojis līdz šim. Es domāju, tas rekords arī daudz iedvesmos kaut ko līdzīgu darīt vai kaut ko vismaz aktīvu. Kā tu pats iedvesmojies? Jo šajā sfērā noteikti ārzemēs arī ir traki riteņbraucēji. Ko tu esi ievērojis, kas ir trendā, kas ir šobrīd moderni, ko pasaules ultra riteņbraucēji dara, kas tāds traks ir redzēts pēdējā laikā? Es tā kā mazliet sekoju līdz šiem ultra pasākumiem. Viens ir tāds transkontinentāls reis, kur es piedalījos. Toms Salzbergs, kur uzvarēja? Nē, tas ir cits. Viņš brauca Kirgistānā Silk Road. Silk Road. Jā, tas ir tāds atkal, kur es varu pasakot līdzi. Man tur ir vairāk pazīstami braukuši, bet man galīgi nesaista riteni stumt, nest kaut kuru un tā tālāk. Es vairāk uz šosei orientējos. Un, es pasakoju līdzi, kā tie spicākie čaļi brauc un kādas distances viņi var, un es no viņiem mācos. Es skatos, kur viņi ir kļūdījušies, jo es neesmu tik stiprs,
bet es varu viņus uzvarēt uz kaut kādu vieglāku riteni, mazāk lietas, varbūt vairāk tā kā iztikt. Saucamais bikepackings, ja? Bikepackings bez pakām. Jo tad, kad es pirms 2 gadiem piedalījos atkal Transcontinental Race, es zināju, ka uzvarēt es nevaru, un es pat to neplānoju, bet es tur aizbraucu ar visvieglāko riteni, ar vismazāk mantām. Un es uzvarēju ar to, ka man nebija fiziski grūti vest tās mantas līdzi. Jo, padomā, tev ir jābrauc 10 dienas cauri Eiropai, tie ir 4000 kilometri, un tev ritenis ar visu ekipējumu un visām mantām, kas tev ir, viņš ir 10 kg. Kā to dabūji gatavu? Jo, tas ir ļoti maz. Jā, un tev pie tam pēc nolikuma... Pats ritenis ap 7. Ritenis ir ap 7, un tur ir obligātais ekipējums, ir jābūt 2 lampām priekšā, 2 aizmugurēm, tas ir papildus svars, un vēl ir dažādi sīkumi, kas ir tāda obligātas lietas. Un tad saproti, ka es neņemšu līdzi neko. Ūdens un pārtika un viss? Pārtikas tev nav, tev ir 2 batoniņi un 4 želēs, kas ir ārkārtas situācijām principā. Tev ir gadžetu lādētāji, tev ir lietus jaka līdzi, principā tas ir arī viss. Un tu vienkārši brauc. Jā, tev tur kaut kuru brīdi salst, bet nevaram jau mēs tā kā izkāpjot no mašīnas aiziet līdz operai ar uzmestu jaciņu. Tu bez tās jaciņas vari mierīgi iztikt. Jā, kā tev gāja šajās sacīkstēs Eiropas? Es izcīnīju 10. vietu. Un, ne uz ko necerot, tas diezgan augstu, vai ne? Jā, bet es finišā jutos ļoti labi. Es nebiju tā kā lielākā daļa, viņi bija nobraukuši jēgu. Un tā, es pat vēl pirms finiša iebraucu benzīnu, tā kā nomazgāties, lai es iebrauktu smaidīgs finišā. Jo nebija vairs nevienu īsti, ko es varu apdzīt, vai kurš mani var apdzīt. Tā kā, jā, ir jāpasako līdzi citiem, lai mācītos no viņu kļūdām. Jā, es pats arī braucu ar riteni. Katru gadu mēs katru dienu pa 100 kilometriem paceļojam pa Latviju. Bet es esmu pamatīgi nopakojies. Kāds būtu tavs ieteikums? Kas ir obligāti jāņem līdzi un ko tu esi iemācījies šajos gados, bez kā mierīgi var iztikt? Šeit ir 2 pilnīgi kardināli atšķirīgas pieejas. Viena ir tie, kas ceļo un viņi neies nevienā pat veikalā. Viņiem ir viss līdzi. Ir nopakots velospēds ar 20-25 kg mantām. Viņiem pat līdzi portatīvā duša. Un tie ir tipisks vācu turists, kas ir nopakojies ar visu un viņam nekādu tur palīdzību vairs no malas nevajag. Un, tad ir tādi bikepackeri, kam ir varbūt līdzi guļamaisiņš, kaut kāds hamoks, ko viņi iekar, un viņi var kaut kur gulēt, varbūt var gulēt arī viesnīcās, un viņiem ir tās mantas, nav bagāžnieki, bet ir piesiets pie riteņa. Jā, bet viņi ātri var lidot pa ceļu? Viņi var ātri lidot. Un tad esmu es un vēl daži, kas neņem neko līdzi. Un ir bijis man viens ceļojums cauri Spānijai. Es braucu 1 nedēļu, katru dienu pa 300 kilometriem. Un tas bija ceļojums, kur man nebija nekā līdzi. Un šī vārda vistiešākā nozīmē nekā. Tikai telefons, jā. Man ir telefons, man ir lādētājs, man ir rezerves kamera līdzi. Tas, kas ir katrā braucienā tev. Es biju paņēmis arī lietus jaku. Bet tās tagad mūsdienās ir pavisam maziņas. Un tā, līdz ar to man bija, tās rezerves lietas, man bija 800 grami līdzi. Un es izbraucu, neskatoties uz to, ka Spānijas vidienē oktobrī no rītiem bija +1, +2 grādi tikai. Bet īsajā formā, ja tu labi kusties, cilvēki arī peldās ārā ziemā. Wow, tu esi daudz ceļojumus organizējis, veloceļojumus. Kas ir skaistākā vai trakākā lieta, kas ir notikuši šajos gados? Jo tur tomēr gadās visādi pārsteigumi. Plīsus riepa ir viens, bet varbūt vēl kaut kas ir gadījies. Ja tu atbildi arī par vairākiem cilvēkiem. Jā, es atbildu par grupu. Mēs parasti tur braucam tā ap 8-10 cilvēkiem un gadās dažādas tehniskas problēmas, bet patiesībā visas ir atrisinātas. Un velospēds ir tehnisks sports, es teiktu pat. Un vai varam to mēs paši atrisināt. Es esmu kādreiz strādājis par velomehāniķi, es tās lietas zinu, lai gan velosipēdi ļoti attīstās un tagad ir ar elektroniku pārbāsti.
Otrs variants ir meklēt palīdzību vai arī risināt kaut kādas tādas neordināras lietas. Un, ja tur ir nolūzis zobrats no klaņiem, tad mēs ejam uz vietējo depo veikalu, spērkam skrūvītes, izurbjam un viņu pieskrūvējam pa savam. Ir bijuši tādas lietas, tā, lai mēs sēdinātu tagad riteņbraucējus mašīnā, kur tur viņi viss ir beigti vai kā. Nē. Tā īsti, varbūt atsevišķi kaut kādi gadījumi, bet par tām skaistākajām varbūt vietām un atklājumiem, es teikšu, Balkānu valstis ir tāds, tagad jau ir ļoti topā, bet pirms gadiem 4-5 bija tā mazāk. Tagad uz Melnkalni būs pat tiešie lidojumi, un Melnkalna ir viena no top valstīm. Un tur absolūti nevajag baidīties, ka tur ir slikti autovadītāji vai kādas lietas mēs esam dzirdējuši. Tur ir, teiksim tā, tur pat ir labāk nekā Latvijā. Ir sanācis būt, cenas ļoti draudzīgas. Jā, cenas ir draudzīgas, skati fantastiski, valsts ir pietiekami maza. Tu vari vienā dienā pat ar velosipēdu aizbraukt no dažādiem apskates objektiem. Un ceļu tīkls ir skaists. Tur patiešām ir tā, ka nevis tu tagad brauksi no Rīgas uz Siguldu skatīties to Siguldu, bet tu baudīsi to ceļu līdz tai Siguldai. Jā, tu pieminēji Melnkalni, bet tu esi 62 valstīs bijis. Es pieļauju, ka visās arī ar riteni brauc. Ja ne visās, tad gandrīz visās. Gandrīz visās, jā. Ir pāris valstis, kur nav braukts ar riteni, bet beidzot man ir visa Eiropa apgūta. Visās Eiropas valstīs es esmu bijis, bet... Un ārpus Eiropas? Ārpus Eiropas ir bijis vairāk Āzijas gals, bet tāds tuvie austrumi. Kaut kur tālu. Amerikā es neesmu bijis vēl nereizi. Dienvidamerika? Dienvidamerika arī nē. Un, ja mēs skatāmies no Centrāla Amerikas, ir tikai Meksikā būts. Ir būts kur ir top valsts, ko tu ieteikt? Varbūt ne tādam trakajam riteņbraucējiem, bet tādam, kuram patīk, kurš gribētu labāko pieredzi gūt skatu ziņā, ceļu ziņā? Norvēģija. Pavisam noteikti. Tas būs absolūti drošs. Norvēģija ir ceļu satiksmes ziņā arī viena no drošākajām valstīm Eiropā. Tur visticamāk nebūs pārlieku karsts. Riteņbraucējiem traucē karstums, ir īpaši jābrauc kalnā. Protams, ka var uzlīt lietus, bet tie skati, kas tur ir, tie atsvērs visu. Jo, ja mēs skatāmies uz Alpi ir skaisti, bet tur ir pārlieku daudz turistu. Ir īpaši sezonas laikā, būs kaut kā grūtāk to izbaudīt. Tad, braucot pa Norvēģiju, mēs iespējams vairākas stundas neredzēsim nevienus citus. Un tas ir tāds brīvais skats uz brīvo dabu. Tur arī saprot, kas tu esi, vai ne? Cik es esmu Norvēģijā pārvietojies. Visi autovadītāji saprot, ka ir tas riteņbraucējs un viņš ir. Jā, es esmu arī Norvēģiju izbraucis daudz ar mašīnu. Un es sapratu, kādi tur ir vidēji ātrumi braucot ar mašīnu. Nav liela. Jā, ka tur nevajag nekur skriet, bet kas ir riteņu ceļojumos, ir daudz labāk par autoceļojumiem. Un cita veida ir tas, ka tu jebkurā vietā vari apstāties un baudīt skatu, un nofotografēt, jo braucot ar mašīnu pa to pašu Norvēģiju ir bijis tā, ka super skats, bet tu nevari apstāties. Tev nav kur, tur ir pārāk šaurs, tur ir cita satiksme un tā tālāk, ar riteni mierīgi. Jā, es tieši tev gribēju šo jautāt. Ja mēs salīdzinām ceļošanu ar automašīnu, vai ar transportu mehānisko, vai ar velosipēdu, kas ir tie lielākie plusi velo ceļošanai? Un tas ir viens, ka tu vari apstāties vai ne jebkur, un tu neesi ierobežots. Ko tu vēl minētu, kas ir tie galvenie plusi? Es jau teikšu, tas ir pats labākais ceļošanas veids, jo, ejot kājām mēs arī, varam, mums ir fiziskā slodzīta un tā, bet mēs varam pietiekami, tā kā mazu distanci, tie būs 20-30 km dienā. Ar riteni braucot, es saku tiem turistiem, kas varbūt tikai sāks braukt, nevajag baidīties no kaut kāda skaitļa 80-100. Es teikšu tā, ja līdz 100 km varēs nobraukt jebkurš, jo mēs rēķinām, ka tā ir visa diena. Mēs ceļamies, pēdam, mēs varam visu dienu ar tām pauzēm braukt līdz pat vakaram. Un tad tā distance nemaz nesanāk, jo šeit mēs nerunājam par to, ka mums 100 km jānobrauc 3 stundās. Līdz ar to veloceļošanai ir pluss tas, ka tā ir mērena fiziska slodze.
Mēs redzam vairāk, mēs varam jebkur apstāties, mēs varam aizbraukt pa to ceļu, kur nedrīkst braukt mašīnas. Un mums ir daudz labāks arī miegs pēc šī te. Nu, respektīvi, mēs uzlabojam savu dzīves kvalitāti un pieredzi. Un, ja mēs braucam mašīnā, jā, ja mēs sēžam pie stūres, viss ir forši, bet mēs sēžam parasti kādi 3-4 cilvēki vienā mašīnā, kur var sākt kaut kādas domstarpības rasties, kurš grib apstāties, kurš negrib. Un veloceļojumā, ja kādam kaut ko gribas, viņš pabrauc pa priekšu ātrāk, viņš var apstāties, viņš var nebraukt ar mums grupiņā kopā. Tā kā, tā ir tāda absolūta brīvība. Es varu pievienoties, man nav ko iebilst kā riteņbraucējiem, vai ne? Tā brīvība ir ļoti liela braucot ar velosipēdu. Labi, tu pieminēji Norvēģiju, Melnkalni, labos piemērus, bet kur ar riteni nevajadzētu rādīties? Vismaz tādam varbūt, kas nav super pieredzējis. Ko tu teiksi, ka tā valsts labāk nē? Es esmu bijis Indijā, bet es neesmu braucis tur ar riteni. Un es izskatījās, ka es tur patiešām negribu braukt. Kaut gan es zinu vairākus latviešus, kas to ir darījuši. Man tā doma ir tāda, ka es tur negribētu. Nepālā es esmu braucis ar riteni, bet arī tā drošības situācija tīri no auto vadītājiem ir ļoti zema. Dažreiz mums ir tādi priekšstati par valstīm, ka tur ir bīstami no kaut kādi kari kaut kur ir notikuši. Jo neskapēc, ja tur pat karš vairs nav bijis 20 gadus, mēs to uzskatām par bīstamu vietu. Es biju Kosovā, tur vēl joprojām izskatās, ka karš nesen noticis. To nevar uztējot pa ielu, vai ne? Jā, bet izbraucot tagad cauri Rīgai, šķiet, ka tur karš ir noticis ar tām visām bedrēm. Patiesībā Rīga ir tāda visbīstamākā, ko braukt, tīpaši tumsā nebrauciet. Jūs pārstīsiet riepus. Tas tā kā attiec ne tikai uz autovadītājiem, bet arī uz riteņbraucējiem. Tādas valstis, kur nevajag braukt ar riteni, grūti atrast. Es teikšu, ka katrā valstī var izbaudīt. Es nesen biju ar draugu, mēs izbraucām Armēnijas loku. Un tieši tajā laikā, kad Kalnu Karabaha principā sabruka. Un nebija nekāda problēma. Mēs neredzējām ne kaut kādus bēgļus. Autovadītāji bija daudz prātīgāki nekā Latvijā. Ceļu infrastruktūra ir krietni uzlabojusies. Es tur biju iepriekš bijis pirms 10 gadiem, bija viss krietni bēdīgāk. Skati fantastiski. Mums ir kaut kāds tāds priekšstats pirms. Nē, mēs tur nebrauksim. Patiesībā ir vienkārši aizbraucam, ir wow. Jā, Klau, velo realitāte. Arī interesants pasākums. Īsumā nobeidzot sarunu, kas tas ir un cik bieži tu rīko šādas ultra garo distanču sacensības. Jā, šogad būs jau 7. velo realitāte. Tad pirms 7 gadiem sākās ar 1. un tur es paņēmu tādus copy-paste no Transcontinental, kas ir tie 4000 km, bet pielāgojot Latvijas videi, kur arī mēs brauksim pa Paugurāju un apkārtni, bet brauksim ne pa šoseju, bet vairāk pa mazajiem ceļiem. Līdz ar to viss ir vienkārši. Ir starts, finišs un ir 4 kontrolpunkti, kas ir iepriekš zināmi. Kas ir kā gribi, obligāti jāapmeklē. Jā. Tu plāno maršrutu pats, bet es esmu uzlicis ierobežojumus pārklases šosejām, mēs nevaram braukt, jo tas ir lielāka bīstamība. Un patiesībā es esmu pārsteigts, cik daudz cilvēku ir spējīgi nobraukt vairāk kā 300 km nepilnās 2 diennaktīs. Man sākumā likās, cik tāda Latvijā vispār varētu būt trakie, varbūt 50 savāksies. Tad katru gadu savāc vairāk kā 200. Okay. Un jā, tikko ir izsludināta pieteikšanās jaunai velo realitātei, kas būs starts un finišs būs Saldū, ar Saldus Saules roka festivāla atbalstu. Un principā mēs startēsim tieši no skatuves ar mums veltītu dziesmu. Super. Kas ir nākamais izaicinājums tev? Guinness rekords ir. Daudz, kas ir nobraukts, kas ir nākamais izaicinājums? Mans izaicinājums ir izaicināt citus. Un es ik pa laikam veicu dažādus garākus braucienus vai šādus kaut kādus mēģinājumus uzstādīt rekordu un arī uzstādīšanu. Tā es motivēju citus, un es zinu, ka es pats motivējos no tā, ka kāds ir kaut ko interesantu izdarījis. Un līdz ar to es aicinātu vienkārši
pašiem ne tikai sapņot, bet arī realizēt savus sapņus, jo laiku mēs varam atrast. Un ja man kāds saka, nu klausies, tev jau vairāk stundas diennaktī. Nē, mums visiem ir 24. Viss ir atkarīgs, kā tu plāno. Super. Lai izdodas. Paldies, Krišjāna, ka atnāc un palieciet uz velo. Paldies!